Muslim ir jākontrolē sava mēle un jārunā tikai labus vārdus. Viņš var nopelnīt Allaha labsirdību vai viņa dusmas. Citiem vārdiem sākot, pravietis Muhammad sallallahu alaihi wasallam teica: Allaha kalps var pateikt vārdus, kas iepriecina Allahu, pats tam nepiešķirot lielu nozīmi. Un tādēļ Allahs paaugstinās viņu ar atlīdzības pakāpēm. Allaha kalps var pateikt vārdu dedzīgi, kas sadusmo Allahu, pats neapzinoties tā smagumu, un tādēļ viņš tiks ievilkts elle ugunī. Kad cilvēks gavē, viņam ir jāievēro savs solījums, izvairoties no aprunāšanas, melošanas, lamāšanas un aizvienojumiem. Pravietis sallallahu alaihi wasallam teica, gavēnis ir vairogs, nevis ienaidnieks. Kas gavē, tam nevajadzētu lietot nekitrus vārdus un uzvesties amorāli. Ja kāds strīdas vai apvieno gavētāju, tad gavētājam jāsaka, es gavēju. Pravietis sallallahu alaihi wasallam arī teica, kas neatstāja viltus runas un ļaunas darbības, tam Allaham nav vajadzības, lai viņš atstātu savu ēdienu un dzērienu. Tas nozīmē, ka Allah nepieņem viņa gavēni. Mēle ir jāizmanto, lai paklautos Allaham, meklētu zināšana, darītu labus darbus un aizliegtu ļaunos darbus. Visbeidzot, pravietis Muhammad sallallahu alaihi wasallam teica, kas tic Allaham un pēdējai dienai, lai saka labu vai lai klusē.